Carmen horrendum. Es speciāli meklēju šo latinisko apzīmējumu savai filmai, kad pieliku punktu scenārijam, jo sanāca kaut kas tiešām šaušalīgs. Šausmu dziesma. Filma ir par karu, par sievieti karā. Pamatā faktīs rakstnieces, frontinieces Ingrīdas Sokolovas kara gaitām. Man uzpirka to, ko redzēsiet finālā. Es negribu teikt, tas ir mīlestības triumfs par spīti visam. Bet filma tikai ne par to, par šaušalīgo, kas ir karš, un vēl visdrausmīgāko par to, ka sieviete un karš sieviete rādītāja, dzīvības devēja, un piepeši, te jāiet, ja ne ar ieročiem, tad palīgā tiem, kas ar ieročiem nogalina citus. Šausmu dziesma. Bet es pieķeros viens lietas dēļ, un proti sāk domāt par to, ka karš kropļo ne tikai fiziski. Darbība notiek sieviešu kara hospitālī, kur invalīdas, bet arī karīgi. Mūsu dzīve ir atmiņa. Mēs esam dzīvojuši tik daudz, cik atceramies. Viens dzejnieks teica, ka cilvēki, tas ir dzīvojis tik, cik atceries, tāpēc atceries. Un šī te cieš no tā svarmācības, ko tiek piedzīvot. Un es izvērsu vairākas variācijas. Zaudētā atmiņa pilnīgi. Aizliegtā atmiņa, ko nedrīkst atcerēties. Viltus atmiņa, izdomājumi, kas nav bijis. Cenšanās nogalināt savu atmiņu. Bezrūpība, nedomāšana vispār, kas ir tukša. Un kur jēga, kāpēc, pa ko filma, kur jēga, ko cilvēks atcerās tomēr cauri visam. Redziet, tas tika izspēlēts šī filmā. Es to saku, ja saprast, ka finālā, ja kāds nosēdēs līdz galam, to pārdomāt tā. Filmā bija smags liktenis, tāpēc, ka redziet, es pats neesmu redzējis, kopš filma tapa, tas vairāk kā 30 gadi, pat pagaidiet, cik tā tas bija. Nezinu, jo nekur internetā arī nav, vai visām filmas man atrodams ir Krievijā un citam, bet šeit ne, jo frontinieki bija sašutuši, prasīja mani tiesāt par to, piemiņas, svētās piemiņas gānīšana, ko es esmu pieļāvis šī ķinītī. Diemžēl bija sākušies citi laiki, bet filma tikpat kā noliktos plaukles. Arī viņa bija tā kā jau drusciņ kā nokavējis, ja bija 88. gads, man liekas. Tādi, jo pirmās demokratās vēlēšanas atceros, un tieši pirmizrāde bija kaut kur Kocēnos, laikam kultūras namā, un skolas direktors teica, šo filmu jārāda visiem, lai tagad nocētu puskilometru platu robežas jostu ar to ļaunuma impēriju, kurā mēs atradāmies. Bet, diemžēl, laikam tas, ka kara filma tā tālāk, tas likās tik apnicīgs, kaut kā filma ir pavisam citā garā uzņemta. Filma atmasko režīmu, šo šaušalīgo režīmu, ko es ar nosaucu Carmen horrendum, jo katrs tāds varmācīgs režīms ir arī ar savām dziesmām, ar maršiem, ar dedzību, ar aizrautību, kuru bieži vien uzspēlē cilvēku, lai izdzīvot. Atcerieties fašistiskos maršus, ja kāds dzirdēs. Atcerieties krievu maršus un patriotiskās dziesmas, kas skanēja. Tās bija šausmu dziesmas, jo kropļoja cilvēku psihiju. Par to ir šī filma. Un kā teica tas Kocēnas skolas direktors, noecēsim to robežu,
lai ne mūžam vairs mēs to nepiedzīvotu.